3 kļūdas, kuras es pieļāvu, būvējot gudrās ierīces savā mājoklī. Numur viens kļūda bija tā, ka es neieplānoju, kādas ierīces un ko es gribu, lai šīs ierīces dara manā mājoklī. Līdz ar to beigās nebija īsts plāns, un es arī nezināju, kādi ražotāji ir tādi ražotāji, kuri strādā, piemēram, vienotā aplikācijā un ir savienojami savā starpā, un kuri atkal ļoti, ļoti nedraudzējas ar citām aplikācijām un tikai strādā savā. Kļūda numur 2. Kļūda numur 2 rezonējās ar kļūdu numur 1. Es pirku principā nevis to, ko es biju izplānojis, bet vienkārši, šis ir gudrs, izskatās baigi interesanti, davai pamēģināsim. Beigās es esmu nonācis pie tā, ka man ir vairākas aplikācijas, viss ir diezgan tādā haosā, un es esmu nelaimīgs ar rezultātu. Daudz foršāk būtu bijis, ja viss strādātu tā kā uzreiz jau saplānot viss vienā sistēmā. Un numur 3 ir kļūda, kas saistās ar elektrības izvilkšanu. Varēja iekonomēt naudu, ieplānojot gudrās ierīces dažādās vietās mājoklī, jo tām dažām ierīcēm nemaz nav vajadzība tik daudz vadu, kā kaut kādām klasiskajām. Līdz ar to būtu mazāks izmaksas. Un vēl viena lieta pie šīs kļūdas bija arī tīkla pārklājums, internets, jo tā ir tā kā svarīgākā daļa gudrajā mājā, un pie tās arī jāpiedomā, lai visā mājoklī ir perfekts pārklājums. Kā tev liekas, vai tu esi pieļāvis kļūdas būvējot savu gudro māju? Ja esi, tad ieraksti komentārā, kādas tās ir. Un jā, tiekamies!